Labdien, labvakar. Pag, Kas tev, nē, mēs šito turpinām. Kas tev ir pa problēmām? Pēters aizskrējas toleti. Labdien, dargie klausītāji. Mēs esam apakaļ jūsu ausīs. Šoreiz mēs video neierakstam, jo es esmu vainīgs. Tu esi vainīgs pie kā? Pie tā, ka es aizmirsu daļu no aprīkojuma. Un Galvenais, jūs tāpatās jau arī... Kas? Galvenais, ka mūs dzird. Nu, galvenais, jā. Bet iepriekšējā epizodē arī mēs teicām, ka būs video. Nebija video. Tur tehnisks arī lietas. Jā, mums šodien arī iespējams jūs šito, ko mēs tagad runājam, nedzirdēsiet. Jā, tāpēc, kad komps uz puņķiem turās. Jā, mums šodien kaut kāds mūsu valdība grib apklusināt. Mēs ļoti ceram, ka nesāksies kaut kāda 0,4 bāļu zemestrīce. Mēs ceram, ka kaimiņi nesāks tā kā bīdīt mēbeles Jā, jo augšā. kompi vienkārši nedrīkst kustināt. Jā, kompis ir tā kā ļoti jūtīgs pret vibrācijām. Tā kā govs Indijā, viņas nedrīkst taist. Vispār neko nevar darīt. Un mēs esam... kaut kā dabūjuši tā, ka uz īsu brīdi viss ir. Un es ceru, ka tas arī turpināsies visu šo epizodu, šīs 40-50 minūtes. Un cerams, ka viss būs ok. Ja kāds no mums neizdarīs kaut ko stulbu. Neuzliks uz datoru, piemēram. Jā. Nu, tādā gadījumā jūs tāpat šo nedzirdēsiet. Jā. Katrā ziņā, jā. Bet ir diezgan daudz, kas noticis. Jā. Par ko parunāt. Pārsvarā vispār noticis... tādā ziņā svarīgais, manuprāt, ir ārpolitikā. Jā. Es loģiski nerunāju šodien, atvainojos. Protams, bet par to mēs, kā jau mēs parasti apskatām iekšpolitiku, protams, Trumps J.D. Vance vairāk nostrostēja Zelenski. Bet to jau viss zina. To jau viss zina, tas ir pārunāts, izrunāts un... Twitterī un tā tālāk. Tur mēs, jautros laikos dzīvojam, maigi sakot. Jā. Tas ir tas mīms, kur tā kā... Tu esi 20 līdz 30 gadīgs vīrietis. Austrum Eiropā 1939. gadā tāds. Tāds, good memes. Un tad tāds, fuck. Tāds, man vispār nav tāds tie smiekli tādi kopošana ar šo. Jep. Bet cerēsim, ka tā nebūs. Jā. Bet par Latvijas runājot, arī visādas interesantas lietas notikušas. Protams, mēs arī neesam tomēr ilgi tikušies. Jā, kad mēnesi, man liekas. Jā, tā ir. Jo mēs jau kā runājām iepriekš, man liekas, mēs arī minējām par to, ka... Šis ir mūsu tāds hobijs. Jā, mēs ierakstam, kad gribās. Jā. Lai nav rutīna, zin kā. Tā, kad Olimpic Casino tev piezvan. Ko? Allegedly. Nē. Šito izgriezīsim. Šajā epizodē viņi nemaksā. Ko? Ko? Pag, tu nedabūji? Man neiedēva aparāti. Labi. Es raudu. Nekas ieķīlas mājās. Mūs neviens nesponsorē. Tikai becei. Es varētu visus tagad saukt pēc kārtas. Ak, Dievs. Nē, mēs reāli pat maksājam par elektrību, par kuru mēs ierakstam šo. Jā. Tā kā bēdīgi diezgan. Vai arī apzaksim elektrumu. Kā tu domā? Tā kā tie Nozakšu 2 kilovatus. Tā kā tie elektromobīļi, kas es skatījos, kas bija pieslēgušies pie tām kaut kādām tramvajlīnijām. Jā. Tā mēs varētu ierakstīt kaut kur ceļa malā. Lai pie elektrības kastes pieslēgs kompu. Jā. Mums šits iet pa brīvu. Valsts mūs neapčakarē. Runājot par aktualitātēm. Jā, ar mums tuvu aktualitāti. Burtiski, tā kā mēs esam šajā aktualitātē jau iekšā. Jā. Šobrīd. Es esmu iekšā aktualitātē. Jā, es arī. Tas izklausās ļoti nepareizi. Vairums Latvijas iedzīvotāji ir iekšā šajā. Lielākā daļa. Lielākā daļa ne, bet liela daļa. Daudz, jā. Liela daļa ir iekšā šajā aktualitātē. Jebšu Rīgas domas vēlēšanas tojās. Un partijas sāk izvirzīt savus kandidātus. Un pēdējā laikā 2 partijas ziņoja par saviem kandidātiem. Jā, viena no tām bija apvienotais saraksts. Jā. Kuri savam mēra amatam virza Māri Sprindžuku, ko jūs droši vien jau arī
esat dzirdējuši arī šeit. Jā, un kurš ir ar mēra pieredzi? Jā, un kurš ir arī ar ministra pieredzi. Jā, tā gan. Viņš ir bijis Tieši runājām. Ādažmērs. Tu gribēji teikt, mēs gribējām vispār, es piebildīšu, tu gribēji runāt par tiem plūdiem Jēkabpilī, kas bija pirms tiem lielajiem. Jā, kad soka šogad nebūs. Jā, pirms cik tas bija, man liekas, pirms 3? Nē, man liekas, pirms 2 gadiem, jo mēs par to runājām. Varbūt, jā, tā varētu būt 2 gadiem. Jā, un es atceros, kad viņš bija tieši varam ministrs. Vairs jau nav varam, bet viņš, es atceros tur, jā, mēs jokus. Jēkabpils bija diezgan nestījā, tur kanalizācijas ūdens nāca uz augšu. Tā kā Indijā. Ei, Krišjāns on fire today. Pareiz pateici. Bet šito es uzlikšu pīkšķi. Labi, varbūt nē, tā jau redzēs. Bet, jā, tātad apvienotajā sarakstā, kā jau mēs zinām, tad ir Latvijas Zaļā partija, Reģiona apvienība, Liepājas partija. Un viņi ir izlēmuši, ka Māris Sprindžuks būs tas viņu Liepājas reprezentatīvi. Vilcēja spēks Rīgas vēlēšanās. Tā runājot, tā īsumā var pateikt, ka par galvenajām prioritātēm viņi uzskata man patīk, ka viņš pasaka labu pārvaldību, drošu un turīgu pilsētu. Kā generika teksts, viņš ielika ChatGPT, man liekas, tāds lūdzu, uzģenerē man kaut ko. Generē. Jā, ģenerē man kaut ko. Uzģenerē, gender, hei. Tu arī on fire šodien. Jā. Bet, tur nav baigi nekas. Jā, tā baigi nav ko teikt, redzēsim, kā ies vēlēšanās. Bet, jā, es domāju, ka vienīgais, tev liekas, ka Sprindžuks bija labākais, ko apvienoties sarakstu reiz vēlēties? Nē. Tur ir diezgan daudz citu. Tur ļoti daudz spēcīgi kandidāti. Bet no vienas puses, kas man liekas interesanti tādā gadījumā, iedomājies, viņi varēja daudz ļoti spēcīgus kandidātus virzīt, bet ja viņi nevirza, kā domā, varbūt viņi tā kā nav īsti pārliecināti, vai viņi tiktu... Varbūt viņi uz citām pašvaldībām riktīgi. Tur... Nē, uz citām pašvaldībām viņi noteikti tā kā mērķē. Bet tas, ka vienkārši viņi Rīgas domē, viņiem nav nekad bijis tā. Iespējams, jā, jo viņiem nav nekāda pamata tur. Jā, un tāpēc varbūt viņiem ir tāds, Viņi rēķinās ar to, iespējams, jā. Jo Saimā viņiem jau ir ļoti daudz, tur viņi ir Kulbergs. Es vispār teiktu, ka apvienotais saraksts ir viena no efektīvākajām opozīcijas partijām, kas ir bijusi pēdējā laikā. Es tev piekrītu pilnībā. Ja viņus pat aicina, labi, tam mēs vēl tiksim klāt. Jā. Teorētiski aicina koalīcijā. Tādā ziņā, Seido kaut kādā. Tad jau kaut ko viņi dara pareizi. Jā, tu piekrītu. Bet skatīsimies. Vispār apsveicam no 8. februāra sācies priekšvēlēšana aģitācija laiks, tā kā parādās jau politiskās reklāmas. Jā, tā kā mums ir šobrīd jārunā slikti par visiem. Mēs vienmēr tā darām. Jā, es arī to teicu tieši pirms epizodes. Ko mēs darījām? Laikam neko. Mēs tā kā tāpēc nevienu baigi neaģitējam. Otra partija, kas ir izvirzījusi savu kandidātu, ir Jaunā vienotība. Kas tas varētu būt, ko viņi izvirzīja? Kurš? Kā tu domā? Es nezinu. Nav pārsteidz mani. Tu neticēji. Tu esi apsēdies, viss kārtībā. Tas ir Vilnis Čirsis. Kāds šoks. Crazy. Jā, un viņi startēs kopā, kas interesanti ar kustību par un Kolts Rīgai. Jā. Sanāk progresīvi paliek. Paši par sevi, jā. Tad vientuļi. Nē, es vienkārši aizdomājos par Pūci. Viņš Latvijas attīstībā. Jā, Latvijas attīstībai viņš bija. Vienkārši man jūka attīstībai par visu laiku. Man ir tā kā, man vienmēr ir bijuši viņi kopā un tagad grūti tā kā viņus atdalīt. Jā, viņi netika Saimā un tad viņi atdalījās. Viņiem bija tāds šitā nav laba sadarbība. Bet... tur mēs neko jaunu nevaram sagaidīt. Viss kā ir, tā ir.
Bet, hei, es teikšu, kad ir. Varētu būt sliktāk. Varētu būt sliktāk, un es neteikšu šobrīd rīktīgi. Man laikam rīktīgi ir Es esmu neitrāls tāds. Man vienkārši ir acīs iekritušas tās pāris lietas, kas, labi, viena lieta, kad Rīgā actually pagājušajā vasarā laboja ceļus. Jā. Nu, tā kā iepriekš tas nebija. Tu visu laiku katru reizi šo saku, man liekas. Labi, tas ir vienīgais, ko viņš ir izdarījis, varbūt tāds. Vienkārši tā Olmētgāta, es viņu vienmēr pieminēšu, kad actually var normāli pabraukt tā mašīna tagad. Bet pārējās lietas, nesanāk kaut kādas, man liekas, tur baigi investīcijas. Tādā ziņā nesanāk piesaistīt investīcijas, ja Rīgā šobrīd lielākais projekts ir atvainojos par franču valodu, bet Waterfront. Jā, man būs pīkstols atkal jāliek, paldies tev. Jā, es centos. Es sapratu, tu nevari novaldīties. Es runāju kā cilvēks no tautas, kuram ik pa laikam pasprūk. Jā, lielākais ir Šlesera projekts. Ko viņš saka, ka tas nav viņa projekts. Tas nav. Vienīgais viņš viņu visu laiku reklamē un viņa partijas biedri. Bet... Jā, tas sakritīvi tikai. Vēl tāda. Tīri. Bet redzēsim, kā būs. Būs interesanti. Vienīgais, kas man liekas interesanti, tas kods Rīgai. Viņi tik ļoti tā kā disoja jauno vienotību. Jā, es arī atceros. Jā, un tagad viņi tādi, mēs tomēr būsim vienā komandā. Jā, tāds, labāk būsim čovi. Bet, jo... Viņi kļuva vienoti. Jā, tur bija tas... Mičerevskis. Jā, Kefdžeks. Man liekas, vairums viņi ieraudzīja, ja viņš tika kādreiz viņš bija saimnes deputāts. Viņš ir tā kā, es nezinu, vai tu sako līdzi ASV politikai, bet tā kā tas... Viņš, man liekas, tagad bišķiņ, tādā ziņā ir zaudējis savu mojo, jo viņš tur kaut kādus nedaudz atvainojos stulbus, man liekas, arī izteikums pateica. Bet bija tas viens tas senators, kurš arī nāca tā kā visu laiku tur trenuškās un tā. Mušas palaidz garām. Bet bija viens, viņš nenāca trenuškās, bet viņš tā kā hudijā nāca uz Normāli. Normāli. Jā. Brīvais stils. Man liekas, Mičerevskam ir tāds pats stils. Labi, viņš kreklā nāk, bet viņam tāds, nē. Jā, bet viņam ir Kefdžeks, viņš tā kā kefā runā trivīni. Tas būtu jautri. Vienkārši, ja mēs kaut kādu rīktīgi slikti lēmumu pieņemt, viņš tā kā tajā filmā, te var, es citēju, tā kā tu varēsi nelikt pīkstuļus, jo es citēju. Jā, un skatīšos, jā. Bļā, Džeki. Malači, caurām rokām. Visi tie teicieni un vispārējais. Ja viņš tā runā, tas būtu kontents. Jā, tur ētikas komisijai būtu daudz ko darīt. Un tad cilvēki skatītos tās sēdes varbūt arī, sakot līdzi vairāk. Vai arī skatītos izgriezumus tiktu kā no tās sarunas un viss. Arī. Kā mēs zinām, cilvēku tas... uzmanības noturības līmenis ir kāds maksimums 10 sekundes. Jā, tāpēc tik maz cilvēku mums seko. Mēs drīz apsteigsim labi, daudz vislabākie. Mēs drīz apsteigsim zelta zivtiņas, man liekas. Vispār zivīm bija cik 3 sekundes, 4. Es neesmu... Es atceros kaut kādu no Viktorīnām šitie random fakti kaut kādu. Es esmu dzirdējis, ka ļoti īsi. Jā. Tad es tev piekrītu. Jā, tad drīz mums mēs ejam uz tajā virzienā. Mēs drīz kļūsim par zivīm. Viss, zin kā, aplūdīs un tad jau... Pēc pāris gadiem podcastu epizodu. Šits tev likās smieklīgi. Jā. Labi. Ok. Jā. Katram savs. Ok. Šis bija viens no sliktākajiem jokiem. Tik slikti vienkārši. Dievs. Labi, nākamā tēma. Lielā tēma, var teikt. Jā, lielā tēma, ko mēs jau, man liekas, savā ziņā jau paredzējām. Jā. Mēs jau pirms tam runājām, kad kaut kas būs tam līdzīgs. Ja ne tā kā lielāks. Jo es nezinu, man likās, ka būs vispār tā kā, ka valdība tā kā šai valdībai ir viss. Bet izrādās, ka nē, viņi vēl kaut ko... Pagaid, vēl jau nezinu, vai Saeima pieņems. Tur jau tā lieta, es saku tā kā... Jā, vēl nevar zināt, kā tur ir. Bet, respektīvi, mūsu premjera Siliņas kundze ir palūgusi demisiju 3 ministriem. Tas ir izglītības ministra Anda Čakša,
labklājības ministrs Uldis Auguls un mūsu daudz un dikti pieminētais satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīviem. Par Briškenu, es domāju, mēs visi varam saprast, kāpēc viņam palūdza aiziet. Jā, tas nebija pārsteigts. Tur jau, man liekas, novembrī vai decembrī, kad viņi abi divi strīdējās, tur ministru kabinetā, tur bija tāds, tad jau visiem bija skaidrs. Viņš tāds šītas džeks nebūs. Bet ne, kā viņi ir teikusi, šajās jomās ir vajadzīgs svaigs skatījums. Labi, es tev piebildīšu par šo visu pēc tam, bet piemēram par to, kad tiek nomainīta Anda Čakša un Uldis Auguls, ko tu domā par to? Vai tas tavuprāt ir kaut kas tāds vajadzīgs? Izglītības jomā tur viņi visu laiku par tām tur ir visu laiku slikti, jā. Es vairāk par to, ka, manuprāt, tur vajadzēja izlīdzināt, ka no katras partijas pa vienam ministram atkāpjās. Viens no vienotības atkāpjās, viens no ZZS atkāpjās, viens no progresīviem atkāpjās. Es sapratu. Viņi gribēja kaut kādu vienlīdzības principu ievērot. Jā. Viņiem tāds, mēs Briškenu nevaram tikai atlaist. Mums ir jāatlaiž arī kāds no savējiem. Kuru liksim zem tanka? Jā, metīsim. Apmēram. Bet... mēs jau ārzīgi esam par šo runājuši. Tas bija gaidāms ar visu to neefektivitāti un visu pārējo. Es pat nezinu, tā kā labi, tur Čakšai, protams, var daudz ko pārmest, ka viņi tur nav darījusi un par maz darījusi un teiksim tā, solījusi to, ko viņi neizpildīja, bet vai viņi ir bijusi sliktākā vispārējie? Labi, tā nav augsta latiņa, tagad, ka es tā aizdomājos. Bet kopumā es pat nezinu, vai tā kā tie Briškens, par to viss skaidrs, bet par Auguli un... Nē, par Auguli es laikam teiktu, ka ņemot vērā šobrīdējo, viņam nebija īsta plāni par demogrāfijas situāciju. To es tev piekrītu. Tā ir tā viena. Bet problēma un tā, man liekas, manuprāt, labklājības ministrijai šobrīd ņemot vērā visu Latvijas situāciju. Labi, sociālais sloks un viss tas ir vienmēr, un tas daļa no finansējuma aizies tam, tas ir normāli. Jā. Bet netiek risināts šīs demogrāfijas lietas ar kaut kādu pabalstu maiņu, nodokļu atvieglojumiem, ģimenēm vai šādām lietām. Bet, jo to šobrīd riktīgi vajadzētu veicināt. Labi, pie tā pieskarsimies pēc tam, bet... Ko tu gribēji prasīt? Par to, vai vispār, tu saki, vai kaut kādu cilvēku ar vīziju, ar kaut kādu redzējumu. Tā Siliņa teica. Jā, bet vai būs tie cilvēki ir, kas ir labāks? Ja tev nav nekas labāks, ko, tā kā no sērijas, man ir zeķes, bet man nepatīk kādā krāsā ir viņas, es viņas laikam izmetīšu ārā, bet man nav citas zeķes, labi, iešu ar plikām kājām. No tādas sērijas, ka tev nav nekāds plāns tā kā tālāk. Tas ir labs punkts, ko tu saki. Bet es laikam vairāk par to domāju, kad arī vispār abi ministri, kas ir Čakša un Augulis, es esmu iepriekš minējis, ka, manuprāt, vispār ministram vajadzētu būt, tā kā demokrātiju apvienot, piemēram, ar tehnokrātiju nebūtu vissliktākais variants. Tehnokrātijā, kur respektīvi būtu par katru jomu atbildēt reāls jomas profesionāls. Jā. Jo tas pats Auguls, viņš cik dažādas ministru amatus nav ieņēmis. Čakša arī, viņa ir bijusi veselības ministru vēl pirms tam. Tā kā pilnīgi dažādas jomas. Bet ja es nemaldos, kurš bija kaut kāda pat neilgu laiku apakaļ ministrs, ja es nemaldos, kas nebija viņš nebija no nevienas partijas, viņš bija ministrs. Viņš, man liekas, pievienojās pēc tam partijai. Bet Baiba Braža šobrīd. Jā, piemēram, ārlietu ministrs. Viņi ļoti tā kā efektīvi, manuprāt, dara savas lietas. Tas ir tas, ko es saku. Jā, bet man liekas, tā ir tā problēma vienkārši ar to, ka viņiem, partijas saprot, ja viņiem nebūs tas cilvēks tajā vietā, tad viņiem ir mazāk, ietekmi, būsim reāli. Un to viņi jau grib. Tas jau ir tas galvenais, diemžēl, uz ko viņi to jāskatās, bet respektīvi, es piekrītu tavai domai, es nezinu, vai būs kaut kas labāks. Jā, bet arī vienkārši šie varianti arī nebija tie labākie jau no paša sākta galva. Jā, skatoties pēc tā, kad es nezinu, tu redzēji to dokumentu, kurā
satiksmes ministrijas tā kā to pagaidu ministru iecēla. Jā. Kultūras ministru. Kā var vispār kaut ko tādu izlaist cauri? Kas aizbrauc uz Oskariem. Jā. Tikmēr. Nu, viņi varbūt tas tā izpētes. Par to tēmu mēs nebijām, mēs neielikām to tēmu, bet vispār jautājums. Ko tu domā par to, ka Agnes Lādes devās uz Oskariem? Īsti tam nepiekrītu. Es arī nepiekrītu. Vajadzētu tur doties, jo viņa... ko viņa varēs tur panākt kopumā? Redz, viņa to skaidro, kad vajag uzlabot tāpat Latvijas un ASV attiecības. Un arī kultūras jomā, ziņā? Ka viņa runāšot, arī būšot tikšanās ar kino industrijas pārstāvjiem, tā kā, kas var veicināt sadarbību ar Latviju. Bet man liekas, tas ir vienkārši tāda atruna, lai tikai tiktu uz tiem Oskariem. Es to piekrītu. Un tur bija... Es Twitterī redzēju, Xā redzēju, ka bija kaut kas baigi, viens džeks bija baigi labi ielicis, kur viņš bija AI paprasījis, vai ir bijis iepriekš vispār kāds gadījums, ka politiķis brauc uz Oskaru ceremoniju, un bija 2 gadījumi. Viens bija laikam par kaut kādu ekstra super politisko filmu, kaut kādos 80-tajos. Tad tas ir loģiski. Jā. Un otrs bija kaut kāds ASV politiķis, kurš deva balvu, uz skatuves, kurš nolasīja balvu, jo tur arī bija kaut kāda saistība ar politiskajām filmām vai kaut kā tam līdzīga. Bet nevis, ka tur random vienkārši... Clintam Eastwoodam, droši vien. Jā. Bet, kad tu vienkārši aizbrauc tāds, un tad un arī, man liekas, tas, kad Straumes komanda mani uzaicināja, ja tu brauc par nodokļu maksātāju naudu vienkārši random uz Oskariem, kāpēc? Paņem atvaļinājumu uz 3 dienām un par savu naudu aizbrauc uz to Los Angeles. Jā, tā ir, man liekas, tā galvenā lieta, kas visiem šķiet nepieņemam, kad, viņi brauc par mūsu naudu uz turieni. Un, jo es neticu, ka viņa varēs panākt kaut kādas lietas ar kino industriju Hollywoodas, jo es domāju, viņi tur aiziet pie kaut kādām tajām lielajām filmu kompānijām. Vienkārši viņai pateikt, kas tu esi. Mums vienalga, kas ir Latvija? Kur ir... Ko? Pie Walt Disney durvīm. Hello, let me in, I want to talk about money. Bet, tas ir tā, interesanti. Runājot par šo te es jau pieminēju valdības restartu. Jā, es jau pieminēju nedaudz iepriekš tieši par apvienoto sarakstu, kas bija tāda neliela joker kārts, manuprāt, no Siliņas puses tika izmest, ka viņa piedāvāja izveidot īpašo ministru Rail Baltica tieši jautājumos. Jā. Un šo ministriju, nevis ministriju, bet šī ministra posteni uzticēt tieši partijai un cilvēkam, kas nav no koalīcijas. Tas būtu Andris Kulbergs, kurš vadīja komisiju par Rail Baltica jautājumiem. Bet tur ir interesanti, jo viņš to teicis, ka nekādu piedāvājumu reāli nemaz nav bijis. Jā, tas gan. Tur vispār ļoti tā dīvaini, jo no vienas puses ir tā, ka viens saka, ka ir bijis kaut kas, viens, ka nē. Tur vispār nevar īsti saprast, jo tas no vienas puses tas piedāvājums varbūt ir bijis tāds, ka tu kā, tev baigi labi sanāk, varbūt. Ko tu rīt vakarā? Man te labs piedāvājums. Jā. Es pieļauju, ka kaut kādās aizkulisku sarunās varbūt kaut kas ir bijis minēts, bet nav bijis nekas oficiāls. Jā, un vienkārši šobrīd, kad jūt, kad bišķīt pakaļ svilst, tad Siliņa pateiks, kur mēs taču piedāvājām. Jā, protams. Kaut kā mēģina tā izbraukt. Ja vajadzētu minēt, kas ir noticis, tad es laikam, manuprāt, tas būtu tāds reālākais minējums. Tas gan. Un vēl par to satiksmes ministriju runājot, kas ir progresīvie, viena no galvenajām lietām ir teikuši, ka satiksmes ministrija jāuzņemās vienotībai. Jā. Ka tāda ir viņa nostāja. Dēļ tā, kad viņi pārvalda finanšu ministriju arī.
Tu domā, tas ir tāpēc, kā viņi saka, tieši tāpēc tas ir tas viņu. Nu, tā ir tā viņa oficiālā versija. Es domāju, ka manuprāt, tur aizmugurē vienkārši stāv tas, ka progresīvie grib atkratīties no tik nepopulāras ministrijas. Arī šobrīd, ja kurā gadījumā, gan ar Rail Baltica, gan ar Air Baltica, viss kopā. Tur aiz tā visa stāv kaut kāda loģika. Nav tā, ka tas viss ir balstīts uz tā, ka... Nē, protams, jā. Jo, bet, tas ja ir viens no būtu faktoriem. finanšu ministrija, tad būtu droši vien vieglāk. Bet man liekas, ka tas nav tas noteicošais faktors. Nē, loģiski tur jau ir daudz faktoru. Vienkārši domāju, ka tas ir viens no. Nu jā, bet es domāju to no tāda skatu punkta, ka tam nav jābūt galvenajam faktoram, lai tā kā būtu jums šī ministrija. Tā kā, Jā, protams, tam es piekrītu. Tā es to domāju, Jā, piekrītu. Bet, un tad runājot par iespējamiem kandidātiem no progresīvo puses. Ak, Dievs. Ir deputāts Atis Švinka vai arī Elīna Pinto, kas netika par prezidenti. Netika Eiropas parlamentā, bet varētu viņai iedot mošu satiksmes ministru amatu, lai viņa kaut kur tiek. Es domāju, viņa vismaz kaut kā ar avio industriju viņa ir uz tu, jo es domāju, viņa daudz lido no Latvijas uz to Luksemburgu. Jā. Tad droši vien varētu tur būt, ka vismaz viņa to saprot, es ceru. Tad varbūt viņai būs tāds, varbūt tur varētu kaut kādus labākus dzērienus Air Baltica, kaut kāds kafija labāk. Starlinks mums ir, tagad nākamo. Jā, tādā ziņā vismaz kaut kas uzlabotos. Bet tie kandidāti vienkārši ir bēdīgi. Un arī es atceros, satiksmes ministrija ir tā vieta, kur reāli šobrīd vajadzētu bezparteiskam kādam. Jā, es pilnībā. Un es domāju, ja progresīvie to izdarītu, viņi tā kā uzreiz uzliektu arī popularitātei nenormāli. Ja viņiem būtu tāds, mēs tur atradām kaut kā, mēs piedāvājam cilvēku, kas nav tā kā no mūsu partijas, kas vienkārši nozars cilvēks, kurš saprot lietas, tā kā. Jā, jo šobrīd Elīna Pinto ir tā kā Markus Rīvs supernovā. Viņš piedalās jau kuras tur gadus. Viņš visu laiku piedalās, viņi visu laiku piedalās, lai kaut kur tiktu vienkārši. Jā, bet nekur netiek. Tā ir, jā, diemžēl. Bet, tā kā Kulbergs teica, tā kā viņš bija tajā rīta panorāmā. Jā, rīta panorāmā, un viņš teica arī kandidāti vienkārši bez komentāriem. Tur būs baigi interesanti, jo arī tas cilvēks, kurš atnāks tajā amatā, tur būs ļoti, ļoti. Tā šobrīd ir, es domāju, tu piekrīt, tā ir problemātiskākā ministrija. Es domāju, tāpēc arī neviens tur baigi tā negrib viņu, jā. Skaidrs, kāpēc. Bet, kas interesanti vēl par šo Kulbergu, viņš tieši tajā rīta panorāmā minēja arī par to, ka viņi būtu gatavi, apvienoties sarakstu Nacionāla apvienība, kas ir opozīcijā šobrīd, viņi būtu gatavi veidot koalīciju ar ZZS. Jā, tas ir tā kā izmests bišķī tāds pretkārts vienotībai šobrīd. Bet man liekas, par to jau runa ir arī sen jau kādu laiku, jo, manuprāt, viņi šobrīd tā kā opozīcija vienkārši, viņi tā kā gaida to pareizo brīdi, kad viss tās, ka tas kāršu namiņš sabruks. Jā. Jo tas kāršu namiņš, viņš tik nestabils ir. Jā, visu laiku tā kā viņš pie kaut kāda ventilātora nolikts. Jā. Un tā kā ir tie ventilātori, kas tā kā griežas. Jā. Un tā kā un tās spiediens ir uz visu māju, tā kā nevis uz vienu pusi tikai. Jā, un vienkārši viņi gaida, kad būs tas moments pareizais. Un tad mēs varam vēl pieminēt, kas tika izvirzīta izglītības ministrijas ministra amatam. Postenim, jā, tā kā uz robežas. Jā. Tā ir Dace Melbārde, kur arī jūs ir cilvēki droši vien dzirdējuši. Es vienmēr atcerēšos, kad viņi bija dziesmu sākos, jā, kā kultūras ministri. Un man liekas, es atceros, ka visi kultūras darbinieki viņi tā kā neieredzēja viņu. Cik es atceros, nebija viņi ļoti populāri tajos laikos.
Jā, bet... Un, ja es nemaldos, viņi arī bija vakcīnu centra direktori. Neatceros tagad. Varbūt. Būs jāpaskatās, bet man liekas, ka viņi arī bija. Iespējams. Neatceros. Viņi ir dažādos amatos bijusi, jā. Man liekas, no visiem tiem izvirzītajiem kandidātiem šis vēl būtu tāds kaut cik jēdzīgāks variants. Tur var kaut kādu sasaisti salikt starp to, ko viņi jau ir darījusi. Jā. Jā. Bet arī tur, arī izglītības sfēra, vienmēr ir skolotāji, kuriem ir jāceļ algas, kas netiek darīts pietiekami efektīvi, manuprāt. Jā, es vispār runāju vakardien ar vienu skolotāju, viņš teica, ka viņam apsolīja algas pielikumu, viņam nav bijis nekāds algas pielikums. Jā, tā ir jauka sajūta. Jā, tas man liekas katru gadu, kad es ar kaut kādu skolotāju parunāju, vai nu septembrī vai kaut kādā, pēc jaunā gada, tad ir tāds... man apsolīja to pielikumu, man viss ir tāpadās vai mazāk vēl. Jā, ka nekas nemainās. Es domāju, šobrīd mēs esam ļoti interesanti priekšā. Es pieļauju, es vispār nevaru... Es neredzu to, ka viņi tā 100% var pateikt, jā, tūlīt valdība būs gatava. Es domāju, tev vēl būs garas sarunas. Es man liekas, arī kaut ko neizvirzīju. To Uzulnieku. Jā, Uzulnieku jā, arī. Kurš ir parlamentārais sekretārs? Jā, ja es nemaldos bija. Jā, man šķiet. Jā, viņš bija labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs. Ok, tad viņš tas principā tā kā kultūras ministrs, tā kā Lāce izvirzīja. Jā, tieši tas pats. Tātad šajā jautājumā, kā ja izvirz tādu Uzulnieku, kas ir bijis parlamentārais sekretārs, tāpat partija nekas nemainīsies. Būs tieši tāpat. Respektīvi būs interesanti. Tieši tā. Es domāju... Tur uzmanīgi. Jā, kompis. Es vairāk par to, ka... Lai viņš nedusmojas. Sorry, negribēju tev pārtraukt. Viss kārtībā. Es domāju par to, ka... Es laikam minētu, ka tuvākajā laikā apvienotais saraksts varētu izspēlēt kaut ko. Protams. Lai es arī domāju, mēģinās domāt kaut ko par pozīciju. Es domāju, viņi ir ļoti, jo viņi ir ļoti labā šobrīd kopumā, pozīcijā. Man liekas, jā, gan no opozīcijā. No sabiedrības atbalsta arī. Ka viņi redz, ka viņi kaut ko cenšas darīt tādā ziņā, un tāpēc, ka viņi vienkārši ļoti daudziem, man liekas, ir piegriezies, nevis kā lai labāk, apnicis būtu labāk, gramatiskāk, korektāk teikt. Tas viss, kas šobrīd notiek tādā ziņā, kad tā, manuprāt, ļoti lielā iedomība no tieši vienotības puses. Jā, vienotības puses, ka mēs zinām labāk. Man arī patīk, kad bija tajā intervijā. Mēs pieņemsim tik daudz nepopulārus lēmumus, bet, tāds ir līdera darbs. Jā. Un tad tas smaids vēl beigās. Un Siliņa, kas būsim reāli, viņa, ja kādam nav līdera dotības, tad Evikai toču nav. Jā. Un ja tu pasaki tik skaļu frāzi, manuprāt, tai būtu jābūt pamatotai ar kaut kādām darbībām, kas ir bijušas un ko sabiedrība ir redzējusi. Bet es nevaru iedomāties, es varu iedomāties tieši nulle. Tieši nulle kaut kādus iepriekšējos lēmumus, kas ir bijis tāds, wow, jā, šis ir līdera darbs. Viņi ir ļoti tā, teiksim tā, vienkārši es domāju, tiek domāts nevis par cilvēkiem, bet par partiju. Jā, piekrīt. Vairāk. Manuprāt, šis viss mums, daudzas lietas, protams, fakti, bet viedokļi arī. Podcasts jau ir tāda viedokļa padarīšana. Apmaiņa mūsu. Jā. Un, tā kā būs interesanti, sakojam līdzi. Mēs, protams, palīdzēsim jums sakot šim visam līdzi, informējot par šo, un tad jau skatīsimies, kas notiek tālāk. Latvijā. Kas notiek Latvijā. Jā, skatīsimies, kas notiek Latvijā. Vēl arī par datumiem runājot, nesen bija tāds nozīmīgs datums. Jā, iepriekšējā pirmdienā tas sanāk. Es domāju, kad šis jau būs izlaists, tas būs iepriekšējās nedēļas pirmdienā vai aiziepriekšējās nedēļas pirmdienā. Nevis iepriekšējās nedēļas pirmdienā.
Tātad apritēja Ukrainas kara 3. gada diena. Jā. Krievijas iebrukuma Ukrainā. Es biju pie brīvības pieminekļa arī vispār aizgājis no rīta. Es ļoti, ļoti gribēju, bet es biju saslims ar gripu. Jā, tev bija attaisnot ārsta zīme. Man bija ārsta zīmes, varēja neierasties. Bet es biju 1. gadā. Jā, mēs arī gājienā gājām. Mēs gājienā gājām, kad tikko viss sākās. Un pateicoties mums, mēs bijām daļa no tā, kāpēc nojauca uzvaras pieminekli. Tieši tā, pareizi. Tagad mēs esam sarakstā kaut kādā, ka mēs šo pateicām, es domāju. Jā, bet ir diezgan traki šobrīd ar visu to ārpolitikas notiekošo un visu. Ar visu Amerikas politiku un visu, kā jau teicām, mēs par ārpolitiku tā baigi nerunājam. Iekšpolitiski, man liekas, es varu teikt to, ka, manuprāt, arī vairumam sabiedrības ir tas, kad ko sākumā vienmēr, tā, kad sākās tas karš, kad visi minēja galvenais, tā kā nenogurt no tā. Jā, nenogurstam no kara, aktīvi atbalstam Ukrainu. Šobrīd, kad ir sācies tas 3. gads jau. Bet es nedomāju, ka, protams, cilvēki ir paguruši. Tas jau 4. gads jau sākās. Jā. 4. jā. Bet cilvēki ir, tas ir skaidrs, ka cilvēki ir paguruši, bet es domāju, ka tas, ka cilvēki tā kā vēl diezgan aktīvi turpina atbalstīt to, ka mums vajag to palīdzību sniegt. Jā. Tas ir ļoti apsveicami. Jā, arī visas nevalstisko organizāciju darbības un ziedojumu kampaņas un dažādas šādas lietas, ka tas viss vēl aktīvi notiek un cilvēki un latvieši atbalsta Ukrainu. Tas ir tiešām apsveicami. Un, jo es varu pateikt godīgi, man arī, ja es es varētu teikt, gadu pusotru es tiešām sekoju kartēs, kas bija šīs te kara kartes. Jā, es arī. Kā tur virzās karaspēks, kas ar pilsētām, kas notiek. Tad šobrīd ir tāds, tu izlasi galvenos virsrakstus. Es reizēm ieeju apskatīties tā intereses pēc, bet arī tas nenotiek šobrīd, man liekas, ir ļoti daudz arī tas aizgājis tādā fāzē, kur vienkārši nekas tāds ļoti daudz nenotiek. Kad, jā, arī. Ir visi sēž ierukumos un vienkārši gaida, kurš izdarīs kaut kādu to kustību un kaut kādu uzbrukumu. Jā. Un tur, nezinu, Krievi vienkārši tur tās raķetes šaud un Ukraiņi tos dronus pa tām. Enerģētika sākām. Jā. Bet šeit arī īsti nav ko pieminēt. Vienīgais, ko varam teikt, kā parasti, kad veiksim Ukrainai aizstāvēt savu zemi un lai viss izdodas. Un noteikti aicinām jebkuru no klausītājiem un visu, lai, ja ir kāda iespēja, jebkā, tad atbalstīt. Kaut vai aiziet tos tīklus papīt. Jā, tā var atbalstīt. Ierakumu sveces var taisīt. Jā, tā var atbalstīt arī neziedojot naudu kā tādu. Es nezinu, tos saltiņus vēl var ziedot. Nemāku teikt, bet es biju tajā Ventspils ielā pāris mēnešus atpakaļ. Man bija vienkārši vecās drēbes, kuras man tā kā vairs nevajadzēja. Un es nodevu drēbes, kur arī nosūtīju. Un, piemēram, arī, jo es nezinu, es kādreiz atceros, tajā boršā varēja aiznest tos savus izlietas. Bet es neesmu tagad, man viņi krājās vienkārši, man nav sanācis laiks. Tu vēl dabūji saltus? Man iepriekšējā gada ir. Tagad jau arī, viņi teorētiski. Tie arī, tie ar tabaks garšām, jā. Jā, tie. Vispār es dzirdēju, ka viņi ir vispār baigi populāri. Ar tabaks garšām? Jā, bez garšu. Jā, tā kā ir ar to nikotīnu, viņš jau populārs kopumā tāds kā gan, viela. Tas gan. Bet cerams, ka viss šis beigsies ar Ukrainas uzvaru. Jā, par to arī turēsim īkšķus. Jā. Lai viss izdodas. Runājot par to mēs bišķīt vēlāk apskatīsim. Vispār par to atbalstu, vienkārši runājot ciparos, var baigi forši. 3 gados Latvija Ukrainas kara bēgļu atbalstam ir veltījusi ap 225 miljoniem. Tātad, bēgļi, kas ir Latvijā, uzturās un kas viss notiek. Jā. Bet es arī lasīju tagad, ka daudzi, no tāda skatu punkta, ka, piemēram, Latvijā jau pietrūkst, šie darbinieki, kas ir, teiksim tā, es nezinu, kā lai to pasaka, kas nav tādi... kas ir mazāk kvalificētos darbos. Jā. Jo tas nav domāts,
mazāk kvalificēts, tas ir principā tikai viens aspekts - valoda. Nu, kad vienkārši latviešu valoda. Jo arī būsim reāli, arī ja tie cilvēki, kas atbēg uz Latviju, viens ir arī tādi diezgan daudz, zinu, kas ir jau iemācījušos valodu, cepuri nost, bet, un es teiktu tā, ka Ukraiņi ir tik grūti un es iemācīties. teiktu tā, ka Ukraiņi vispār, es biju tajā pirmdienā, es biju uz, aizgājis arī līdz manu draugu. Tavi draugi. Tavi draugi, Jā. manu draugu. Nu, labi. Un arī tavu draugu. To telti, kur viņi visu kaut ko tur pārdeva. Un es tagad arī sapratu, ka tā sieviete, kas tur pārdeva, ka viņa ir no Ukrainas. Un viņi tā kā diezgan visu saprata un atbildēja. Tā kā vispār, tas ir tas, kad tu, man liekas, tie Ukraiņi ir, šis būs ļoti kontroversiāls tāds, varbūt, teiciens, ko es tūlīt pateikšu, bet viņi ir reāli labāk iemācījušies par tiem piespiedu tagad kārtā, kamēr viņi ir šeit to latviešu valodu, nekā krievi, kas ir bet, kas ir brīvprātīgi šeit jau cik gadus, kas nav vispār neko iemācījušies. Jā, tas ir vienkārši drausmīgi. Jā. Tā ir tā lieta, kas man asins vārās pilnīgi no tā vienmēr. Jā, tu man par to stāst arī. Es vienmēr par to sāku, bet man ir tāds, bet labi. Jā, tātad veiksmi Ukrainai, un mēs ticam viņu uzvarē. Jā. Runājot par iekšlietu ministriju, iekšlietu struktūrām Latvijā, ir 2 vadītāji, kas ir, viens ir apstiprināts, otru virzīs uz termiņu. Jā. Pirmais ir krīzes vadības centrs. Jā, šī jaunizveidota tāda struktūra, tā laikam to varētu nosaukt. Un par tās vadītāju ir apstiprināts Oskars Āboliņš. Jā. Viņš vugdā, pirms tam viņš bija ugunsdzēsējs. Tādējādi es varētu teikt ļoti labi izvēle. Protams. Jā, viņš ir bijis vugdu priekšnieks, viņš zina drēbi, jo, vugds ir arī tas, kas reaģēja kā viena no pirmajiem dažādās krīzes situācijās. Tur paši, ko mēs runājam par tiem pašiem Jēkabpils plūdiem, tas viss bija uz vugdu pleciem faktiski. Un, tur, protams, zemesardze palīdzēja visu, bet tā kā, Jā, tādā ziņā es domāju, ka tas tāds labs kandidāts, lai pāraudzītu tādu struktūru, kas koordinēs vēl tā kā darbu ar citiem vēl. Jā. Kā starpnieks. Jo es domāju, kā starpnieks, jā, bet tu jau labāk arī saproti, ja tu esi bijis to cilvēku tādā pozīcijā. Jā, tu zini, kā jā. Tu vari to padarīt efektīvāk un tādā ziņā tā kā. Jā. Ļoti, ļoti variants. Un, šo mēs approved. Approved by Cabinet Divans. Jā, lai izdodas. Un otra struktūra ir valsts policija. Uz otru termiņu, tad 5 gadu garumā, tiks virzīts Armands Rups. To apstiprināja jaunā vienotība. Jā. Ka viņi virzīs. Ko tu domā par Armandu Rupu? Es ceru, ka neaizturēs pēc šī. Ko tu pateiksi? Manuprāt, ir baigi grūti tā spriest, jo viņš ir, būsim reāli, tur ir bijušas, viņa laikā ir bijušas visādas skaļas lietas. Ir skaļas lietas, kas nav bijušas pietiekami, teiksim tā, kārtīgi novestas. Novest līdz galam, jā, tam es piekrītu. Un arī, piemēram, tas, ko tā pati, labi, tas bija ģenerāla prokuroram, man liekas, labi. Es vienkārši aizdomājos par to Kariņa lidojumiem, bet es atcerējos, tas ir ģenerāla prokuroram. Tur valsts policija mazāk. Man vairāk liekas par to, ka policijas efektivitāte šāds te vadītājs, priekšnieks, policijas priekšnieks, viņš viņu var veicināt nosacīti. Viņš var pāraudzīt visu struktūru, jā, protams, kā un kas notiek, bet, manuprāt, tās problēmas tur ir visā policijas sektorā, tas ir reāli ar finansēm un algām. Jā, es tev piekritīšu. Jo tas ir, ja tu esi cilvēks, uz kura balstās sabiedrības un valsts drošība, un tu pelni
tiešām mazus ciparus. Un patiesībā ir arī nosacīts reizes, ka tur riskē ar savu dzīvību un dažādām lietām. Un Tas, man liekas, katru dienu ir tādā ziņā, ja tu esi tāds policists uz ielas. Jā, un tu pelni grašus. Tad īsti nekāds vadītājs, priekšnieks, jebkurš cilvēks, kur tur ieliks, viņš nevar pēkšņi uztaisīt brīnums. Jā, tādā ziņā es tev piekrītu, jā, kad, ja tev nav tie resursi, tu nevari neko bez tiem resursiem izdarīt. Jā. Tā kā, skatīsimies. Bet, jā, es piekrītu, ka ir daudz lietas, kas nav novestas līdz galam arī. No otras puses, man liekas, kur arī es kaut kad lasīju kādu rakstu, kur bija par finansēm un tādām lietām, tā kā, ka policijas šajā laikā ir uzlabota tā kā preventīvā darbība. Jo tieši, kad Ruks kļuva par policijas priekšnieku, dažādas tieši preventīvās darbības, kas ir pirms nozieguma, dažādas lietas, kā to var apkarot. Kad tu teici, ka tas būs viens no tiem uzsvariem, ko policijas šis priekšnieks Armands Ruks grib veicināt. Es saskāries ar šo. Ne, es arī es tagad neatceros precīzi, vienkārši atceros, ka bija tāds raksts, un tas bija kaut kā analizēts, kad tādas lietas, kad kaut kas, tas viens no punktiem, pie kā viņš bija pievērsies, ka tas reāli arī strādāja. Okay. Bet jā, es sapratu tavu punktu, bet es nezinu, kaut kā pats es arī neesmu izjūts. Nē, no vienas puses, jo par Ruku, tā kā, man liekas, not great, not terrible. Tādā ziņā. Jā, viņš ir ierēdnis. Jā, kad nav it kā. Jā, es piekrītu. Jā. Jā, bet manuprāt, tas, kā es teicu, ka tur tā dziļā lieta ir vispār par tām finansēm un vispārējo. Un ja tas ies uz augšu, tad arī kopējā efektivitāte uzlabosies. Jā. Un tagad par policijas efektivitāti runā. Jā, par policijas efektivitāti un vēl par sasaistot to ar efektivitāti un sasaistot to vēl ar Ukrainu. Jā, vēl iepriekšējo stāstu. Ja jūs varbūt atceraties, mēs arī bijām tajā gājienā, kas bija 2022. gadā. Jā. Maijā, jo man roka bija ģipsī. Jā, es atceros, vēl bildes ir no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam. Tur varbūt jūs atceraties, bija tāds notikums, incidents ar to, kad jaunietis, kuram bija uz pleciem Ukrainas karoks, viņš gāja pa ielu un viņam uzbruka viens Latvijas pilsonis, kurš nerunā latviski. Tas tā Valērijas Lazarevs. Jā, un tad šī tiesa diezgan tāda izvērtās publiska, un beigās viņam piesprieda cietumsodu. 2 gadu. Reālu cietumsodu. Un tur viss mēģināja apsūdzēt un tā, un tad beigās tas viss stājās spēkā, taču viņš nepieteicās uz cietumu. Es nezinu, kā tas pareizāk ir. Kad tev jāiet uz cietumu, tā kā tu pieskaties cietumā. Es davāju uz cietumu. Es nezinu, kā tas vienkārši strādā. Ja pareizi saprotu, viņš tā kā. Viņam bija viņš nodeva sevi tiesas policijas rokās. Nē, bet es sapratu, ka pirms tam jau viņam vajadzēja jau sevi tur atrādīties, lai iet uz to cietumu. Jā. Un viņš to neizdarīja. Tad viņi izsludināja meklēšanā. Jā, un tad viņš. Jā. Un tad viņš nonāca cietumā. Jā, un tad viņš nonāca cietumā. Bet kādas tavas domas, Pēter, par šo? Manuprāt, pilnīgs sots. Es arī es esmu par. Man liekas, mēs jau, visi sapratām, ka tas būs kā precedents. Un man liekas, arī to tiesa teica, ka tas būs kā precedents un ka viņi mēģina to izdarīt. Jo pirms tam šādas lietas Latvijā nebija novērotas. Un tagad tas ir, protams, labi, kad tas ir novests līdz galam un kad var redzēt, ka ja tu kaut ko tādu darīsi, tad redzi, kāds būs seks tādā ziņā. Jā. Tā kā šeit Latvijas tiesas sistēma izdarīja visu, kā vajag. Jā. Beidzot.
Finally. Sen bija laiks. Un nobeidzot, Nobeidzot, Podcasts. šitas ir mūsu... tas nav attiecināms uz mūsu klausītājiem. Jā, tas ir attiecināms uz mūsu neklausītājiem. Un varbūt, ja jūs klausāties, tad jūs varat kādam pateikt vēl tālāk. Jā, kad, hei, tu taču negribi būt tajos 47% jauniešu, kurus neinteresē politika. Jā, tad varbūt tā kā var pateikt, klausies kabinet divāni. Jā, Tad varēšu vismaz atzīmēt, ka man interesē. Jā, It tā kā. mēs to procentu samazināsim. Jā. Bet tur noteikti, es teiktu, tas akmentiņš ir arī pašu partiju dārziņā. Jā, protams, jo tur ļoti lielākā daļa uzsvēra to, ka viņi redz tās partijas kā korumpētas un kad viņi tur visi ir par savām interesēm tādā ziņā. Kad, Jā. tā kā, man liekas, tas tipiskais, ko visi cilvēki domā, visi ir tur zog un tā. Bet no ir bijis iemesls. Nē, protams, jā, kad tas jau vienmēr ir tā, ka stereotipi nerodas paši no sevis. Plika gaisa, jā, tā teikt. Jā, bet un tad, jā, kas interesanti, jo ar gadiem, jo vecāks kļūst cilvēks, jo vairāk viņi, jo augstāka vecuma grupa, jo vairāk tā interesēs. Kā domā, mums būs otrādāk, varbūt? Mēs 45, tagad 80% neinteresējas. Jā, nē, mums tieši. Kad mēs paliksim jā, vecāki, mums būs tāds, mēs jau esam savu izrunājuši. Jā, varbūt. Visādi var gadīties. Es ceru, ka nebūs tā. Bet kā ir tas senais teiciens, ja tu neinteresējies par politiku, politika interesējas par tevi. Tā tas ir. Tas jau tomēr ietekmē arī mūs visus, un man liekas, ka tā ir jau arī tā lielākā problēma, jo, kā domāt, manuprāt, ka lielākā daļā, piemēram, skolu, labi, tas, ka tev priekšmets kā politika nav, tas, kā atsevišķs priekšmets, tas tā kā, labi, vēl varētu to pieņemt. Bet es domāju, piemēram, tādās pašās tajās sociālās zinībās, nezinu. Jā, kad skolā varētu nedaudz vairāk ieskicēt par vispār Latvijas, tev pastāst, kāda ir valsts uzbūves struktūra. Bet, piemēram, tā kā, par lietām tas, man liekas, kā bija universitātē, kad mums bija viens priekšmets, kur burtiski tā kā mēs runājām par aktualitāti. Kaut kāds pirmās 15 minūtes mēs runājām par aktualitātēm kaut kādā jomā. Jā. Un, piemēram, sociālajās zinībās jau arī tā kā, kaut vai reāli pirmās 10, labi, tā stunda ir 40 minūtes, saprotu, tas liela daļa tādā ziņā no stundas. Bet, tik un tā, manuprāt... Jā, veicināt to interesi. Tā kā skolas laikā es teiktu, jo man liekas, ja ir skolotājs, kas var tā forši tev pastāstīt par to, tad arī tiem bērniem iedeg tos acis vairāk, un tu būtu tāds, tas būtu tas, ka tā interese vienkārši būtu par to, ka tev vajag iesaistīties kaut kādā sabiedriskajā dzīvē kopumā. Jā, piekrītu. Jo tas jau veicina to kaut kādu sabiedrības un vispār kopumā valsts uzlabošanos. Protams. Ko mēs redzam arī tur Skandināvijā, ka tur tā iesaiste ir lielāka nekā te Latvijā. Jā. Tā ir. Jā, tā ir. Tur nav īsti ko piebilst. Jā. Tāpēc... Jā, jo, manuprāt, arī šobrīd ir tik daudz veidu, kā to darīt. Tie paši sociālie tīkli, viss pārējais. Ir kaut kādas partijas, kas cenšas tur kaut kādus Instagram reels. Ak, Dievs, tu šito pieminēji. Tu zini, kas man ienāca prātā. Jā, bet, bļāviens, ja jūs uztaisītu foršāku to saturu, tad reāli būtu tā kā cilvēki. Netik cringe. Netik cringe, jā. Jā, tie, kas nezina, ieiet Latviju pirmajā vietā Instagramā. Jā, šis nav tā kā pret neko, vai par neko, vienkārši ieiet un paši apskatāties. Mēs neko neteiksim. Jo es tiešām pateikšu, tas bija viens no interesantākajiem. Viens no lielākajiem sveškauniem. Tas ir latviskais cringe, sveškauns, kādu es pēdējā laikā biju dabūjis. Jā, tas bija rīktīgi slikti. Jā, es arī. Jo es vienkārši skatos, man tāds, nē.
Nu kāpēc? Piedod, Pēter, ka es tev to nodarīju. Jā, kāpēc tu man parādīji to rīlu? Es naktī mēģināšu aiziet gulēt, un man tāda mūzika skanēs fonā, vienkārši galvā es nevarēšu aizmigt. Bet tāda varbūt bija viņa mērķis tādā ziņā. Iespējams. Jā. Jā, tu aizies uz vēlēšanu kabīnē, un tu tāds, bļā, es nezinu, par ko lai balso, un tev tā mūzika sāk skanēt galvā, tāds labi ir, ķeksējam šito. Jā. Tā kā, jā, pastāstiet saviem draugiem, kas neklausās kabineta dīvānu, un lai viņi bišķi paklausās kabineta dīvānu un sāk interesēties par politiku. Jā, varbūt viņi nebūs tik... Viņi nebūs daļa no 47%. Jā. Samazināsim tos procentus, tā kā Eiropas centrālā banka. Ej, tieši tā. Ekonomisti joki. Jup. Tieši tā, Nu, ko? tieši tā. Nu ko, Pēter, laikam vakars iet uz beigām. Vakars iet uz beigām. Jāskatās svētdienas šovs. Lielais šovs. Šis ir tas karš, kuru es atbalstu. Jā, es atbalstu šo karu. Koru kari. Šis ir vienīgais karš, par kuru ir labi tā kā panot. Jā. Bet iedomājies, cik nepareizi tas būtu ej pie ielu un dzird gan es nevaru sagaidīt to karu, un tev tāds vāts, kas notiek, viņš tāds, jā, man čoms dzied tajā un tajā korī. Tāds, okay, bet iedomājies, arī kaut kādam ārzemniekam to izstāstīja, tā kā, hey, we have this new show called tā kā choir words. What? Pastāst Ukraiņas beigli un tāds, oh, we have a show about war. Un viņam tāds, ko? Tas nē, kor, kā arī viss kārtībā. Bet, jā, tā kā, paldies, ka klausījāties. Paldies jums visiem, Pēter. Pieskojiet Instagramā. Kaut ko aizmirst par mūsu. Es aizmirsu, jā, es katru reizi beigās aizmirsu. Nu, šoreiz atgādināju. Paldies tev. Mūsu atbalstāmajam basketbola klubam Blazers. Riga Blazers. Tikko piekdien bija spēle. 6-0, baby. Pret NG26 autoparks komandu. Es nezinu, kur tas autoparks atrodas. Bet, nu. Un mēs vinējām. 74-66 diezgan spraiga spēle bija sākumā. Jā, bija labi. Nu, vienmēr, man liekas, bet otrajā puslaikā nokārtojām. Un 6 uzvars, 0 zaudējumu. Jā. Un noteikti ik vienu klausītāju aicinām 12. martā būs pēdējā regulārā sezonas spēle Jaunmārupas pamatskolas šitā būs tā lielā. Pret Babīti, kas būs viena no interesantākajām spēlēm, kāda ir šo sezonu bijusi, jo Babīti spēlē LBL 3, kas ir, 3. līmeņa augstākais turnīrs Latvijā. Un es domāju, ka mēs viņiem varam sastādīt labu konkurenci un uzvarēt viņus. Tas būs ļoti tāda spraiga cīņa un būs ļoti interesanti. Tā kā ir nepieciešams ikviena cilvēka atbalsts. Un šo sarunu par basketbols var nobeigt ar labo saukli. Let's go, Blazers, let's go! Jā, mēs jau esam iemācījušies šo tādā ziņā. Par lielu Rīgu Blazers. Rīga būs dzeltena. Tā kā progresīvi. Rīga būs balti dzeltena. Balti dzeltena, tā kā forma. Tā kā sniegs, kurā kāds ir. Pačurājis. Jā. Labi, tad mēs varam teikt, Rīga būs ziloņkaula pelēka. Tas jau tā. Tumšās tas jau izklausās tā kā klusais centrs. Jā. Rīga būs ziloņkaula pelēka. Atbalstām Rīga Blazers kopā un līdz uzvarē. Jā. Vienīgais, mēs ar klubu pārstāvi runājām par to, ka, kā teica Olimpiskajās spēlēs, Lasmens, kad Latvijas 3-3 izlas vinnēja visas regulārā čempionāta spēles, un tad play-offs pirmajā spēlē zaudēja, tad es tā teicu, varbūt ir vērts zaudēt šo pēdējo. Vismaz tā. Un tad rīktīgi uz play-offiem. Bet vēl labāk būtu vinnēt vispār visas spēles un nezaudēt nevienu. Pilnībā, jā. Vienkārši tā neuzvarētiem būtu. Kā teica DJ Khaled, all I do is win. Jā. Un viņš tāds, un kā viņš teica, arī, ja, piemēram, pēdējā regulārās sezonas spēlē tiks piedzīvot zaudējums, kas nenotiks. Bet ja nu, tad DJ Khaled vārdi bija arī I don't lose, I learn. Jā, tieši tā. Es nezaudēju, es mācos. Tieši tā. Tā kā, paldies. Pieskojiet Instagramā. Jums uzspiežat klausīšanos. Ja ir kāds jautājums, droši Instagrams. Sitiet augšā. E-pasts. Nu, labi, nesitiet, bet uzrakstiet. Rakstiet labāk. Jā, un Krišēn, tu zini, kas par...
Tas tev ir grūti jāizdara. ir izdomāt šodien, tā kā, kur mēs varētu tikties, jo man nav īsti tāds... Krišāns vakar tusēja, tāpēc varbūt tev tā. Nē, tas nav ar to saistīts. Vienkārši tā kā īsti tā kā nav kur baigi tikties. Es tev varu palīdzēt? Varbūt? Jā, droši. Ok. Ja mēs reiz esam basketbola kluba atbalstītāji, ārā ir pavasaris sācies vispār sveiciens tad tiekamies Ziedoņdārzā. Tiekamies Ziedoņdārzā. Jā, paldies. Ievirzīja man pareizajā Uzspēlēsim basītas Ziedoņdārzā. Kā vecajos labajos laikos. Jā. Tieši tā. Arī Jā. tur, es nezinu, apskatīsim tās toaletes, par kurām raksta To 4. to atstāsim 4. studijai. Nē, tur labāk neiesim, jā. Jā, tur labāk neiesim. Ok, ja tu tā saki. Ok, bet paldies, ka klausījāties. Čau! Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā vienstudniekā. Prieks kopā būt. Atā.